Šodien ir gadsimta pēdējais unikālais datums – 11. diena, 12. mēnesis un 13. gads. Šis ir zīmīgs datums, jo tas notiek tikai vienu reizi gadsimtā. Daudz cilvēku uzskata, ka šai dienai piemīt maģiska vērtība, un tieši tāpēc šajā dienā stājas altāra priekšā, lai teiktu jā vārdu. Bet ko šis datums nozīmē Rīgas Stradiņu universitātes studentiem? Kādas būtu tās vēlēšanās, kuras studenti vēlētos, lai šodien piepildās? To devās noskaidrot Runā TV. Cipari iet pēc kārtas. Nezinu, kāpēc zīmīgs. Tāpēc, ka tas notiek vienreiz gadsimtā. Tas ir tieši 10 dienas pirms manas dzimšanas dienas. Es dzirdēju, ka šodien ir laikam fertilitātes diena. Man šī diena saistās ar kino, jo šodien es tikai tagad ir 1:00, un es šodien jau esmu uzsēs 2 filmas noskatīties. Tā ir garākā nedēļas darbdiena universitātē. Ar iešanu pie līķiem un ar kontroldarbu latīņu valodā. Es laikam esmu diezgan skumjš cilvēks, man nav tāda doma. Būtu uztatuvēt to 11, 12, 13 uz pleca, tad, lai es atcerētos visu mūžu, bet citādi nekas tāds. Aplaupīt banku. Uzlikt ar izpleku. Viņi palikt atmiņā tad, ja būtu tikko svaigs līķis bijis anatomijā. Lai būtu skaists vakars, lai turpinātu tas sniedziņš un nelītu lietiņš. Iespējams, satika kādu senu naktsē draugu. Nezinu par manām vēlēšanām. Man būtu saņemt kaut kādu dāvanu. Lai man uzdāvina milzīgu ziedu pušķi. Jā, man kāds ļoti bagāts un tās cilvēks varētu uzdāvināt Ferrari. Tad es šo dzīvi mūžu atcerētos. Arī mūs neatstāja novārtā šis maģiskais datums un izlādēja baterijas diktafonam. Ieva Gudramoviča, Armands Svelta, Runā TV.